Labrīt! Ir motoceļojuma Andalūzijā 9. diena. Bija tik daudz visa kā lietus, vētra, stiprs sānvējš, vilšanās tajā, kad nav tie laikapstākļi, ko esmu sagaidījis. Vietās, no kurām es aizmūku prom, nākamajā dienā ir zemestrīce. Tik daudz ir bijis pa šitām dienām, bremzes salūzušas un pēkšņi iebrauc Marbelijā, ir skaists laiks un ir nejauši kartē atrodu to vietu, kur es nakšņošu. Smuki kalniņā prom no Marbelijas, cena laba, atkal kārtē 40 kaut ko plus mīnus eiro. Bet ir pilnīgs miers. Ir silts, saulīte, absolūts tāds debesu klēpis. Un reāli tā sajūta, ka es esmu dabūjis to, ko esmu gribējis, un negribās no šejienes prom braukt. Bet jau jūtu, kad iekšā drebinās tā sirdziņai gribās mocīti braukt uz Setenilu un Rondu. Rondā es palieku pa nakti. Bet laikam es darīšu tā, ka es te sapakošos un mazliet pasēdēšu, iesūkšu. Es tikko dzirdēju, Facebookā bija tāds video, kur teica, ka dzīves jēga nevis mērķis, bet process. Un tikai tā, ka mēs ejam nevis uz procesu, bet mēs esam, mēs dzīvojam nevis dēļ mērķa, lai kaut ko sasniegtu, bet dēļ šī procesa pašas dzīvošanas, tad arī tā klātbūtne sajūta šeit un tagad sajūta, kas man ļoti pietrūkst bieži vien. Līdz ar to es tagad sapakošos un pabūšu vienkārši šeit. Jo esmu noķers to, ko esmu gribējis ļoti. Bet tāda laimes asariņa nobira no tā visa skaistuma, ko es redzu. Vai mīļie, forši. Un piedzīvojums arī būs. Man teica, ka ceļš no Rondas uz Setenilu, kas ir tāda pilsētiņa, kas ir klintī, tā kā iebūvēta, viena iela viņai, tā slavenā, ka tur tas ceļš ir bojāts, izskalots un ka tur jābūt ļoti uzmanīgam. Līdz ar to mazais piedzīvojums arī šodien būs. Un, tā, satiku šodien arī vienu kungu no Massachusetts, ar moci brauc 2 nedēļas arī īrē turpatās, kur es. Un arī pa lietu, par vēju, pa visu viņš izbraucis ir un pilnīgā kaifā. Un piedāvām, ka viņš ir piedzīvojis to visu kritušos kokus, izskalotos ceļus. Bet viņš tāds jau kungs gados jau pieredzējis motobraucējs, un to viņam mazliet savādāk. Man tā pieredze nav tik liela, līdz ar to es esmu uzmanīgāks. Klau, vajadzēja atbraukt uz Spāniju, lai uzzinātu daudz interesantas lietas. Izrādās 2 maniem paziņiem, vēl 2. Trījiem ir dzīvošana te Andalūzijā. Viens dzīvo starp Marbeliju un Malagu, viens Marbelijā dzīvo un viens tur, kur es iepriekš dzīvoju, dienvidu austrumos. Un tur manam skotu ģimenei ir māja. Un interesanti, redzi, būtu zinājis, varēja izmantot šīs iespējas. Bet tā kā šis brauciens bija tāds vientulības brauciens, un nākamā reizē, kad ģimene brauks, tad noteikti satiksies, papļāpās, kafiju iedzers, bet tagad prasījās būt vienam. Lūk. Tā kā tā interesanti. Pateicoties postiem, ielieku postus un cilvēki saka braukt pie mums uz kafiju. Tik brīnišķīgi jauki un galvenais mīļi. Šodien izgulējies, labi atpūties, esmu brīnišķīgā noskaņojumā un
bet negribās skriet reāli, negribās skriet, gribās mierīgi braukt, baudīt, un šim mocītim tieši zemie apgriezieni, kas ir 3000 apgriezieni kaut kur, viņam ir fantastiski tāds, tā kā, lauvas murrājiens, tāds dobš un zems tāds miermīlīgs, un tāpat laikā tu zini, kāda jauda tur apakšā slēpjās. Šobrīd jau ar moci esmu, kā saka, pie šāvies braukt, un ātrums jau šobrīd ir tāds, ka nevis mani apdzen, bet es jau gribu kādu apdzīt. Tas ir ārkārtīgi interesanti. Klausies, baigais dubaks uznāca. Baigais augstums un jāapģērbjās siltāk. Es jau ceļošanai, pirms 2 gadiem nopirku tādu komplektu, kur ir augša apakša, un lietus kārta ir zem biksēm un zem jakas. Un ar domu man ļoti labi derēja uz manas Hondas, jo es regulāri lietus bikses sadedzināju pret izpūtēju, izkausēju. Un visu laiku jauns bija jāpērk, ka tagad viņas ir paslēptas zem manām biksēm. Un tas ir baigi ērti, vismaz manas Hondas. Savukārt šādi ceļojot, tur ir savi plusi, bet mīnus tāds, ka ja nav virsējā lietus kārta, tad šis viss paliek slapšs, ne maks, ne telefons, neko tur apakšā nevar turēt, jo viss pilnībā izkūst, saslapinā, paliek slapšs un sabojājās. Līdz ar to labāk ir tad ārējā lietus kārta. Un uz šitā motocikla nav nekas tāds kars, kur biksēm būtu izkūst, līdz ar to baigi forši ir, baigi ērti. Un komplektā nāca arī šitā te melnā jaciņa. Forša silta jaciņa, un viņa ir kā parastā staigājumā jaka, ko es izmantoju, kad es atbraucu kaut kur. Es pārģērbjos civilajās drēbēs un šito te pa virsu. Un ja ir vējiņš vai maziņš lietiņš, tad arī to lietus jaciņu. Virsū viņa ļoti smuki izskatās, un man nevajag neko speciāli papildus ņemt līdzi. Jo ir motociklistu apģērbs tāds, kad iekšā ir ar ārvējslēdzēju iepogājuma vai ievelkam iekšā, bet viņi vizuāli nekā neizskatās. Tas šis ir komplekts tāds, kad novelk ārējo motociklu jaku un apakšā ir forša smuka jaciņa, kur var droši staigāt pa pilsētu, un tu ļoti labi izskaties. Esam ieradušies Setenilā. Ceļš slēgts. Jāmeklē būs cits ceļš. Šitas posms atzīts laikam pa labi esam. Jā, re kā te. Te laikam nedrīkstēja braukt.
ronda, bet tagad tā Kalvāri. Man tur bija nogāsts, īstenībā laikam no šitās puses te nedrīkst braukt, bet no tās puses tikai. Bet tur tā borģūra bija nogāsta nost un man likās aizdomīgi. Bet, forši, redzējām kaut ko interesantu, vai ne? Mīļie, esam klāt rondā. Ir rondā. Ar šo es oficiāli iereģistrējos, esmu ieradies rondā. Ko? Čau visiem, klausies, es esmu viesnīciņā Doņa Karmen izmitinājies, kāda viņa forša. Un superīgākā lieta ir tāda, pirmkārt, viņa netālu no jaunā tilta ir, ļoti laba lokācija, un pats svarīgākais tiem, kas brauc ar motociklu, viņam kur ir garāža, kur bez maksas var noparkot motociklu droši. Līdz pusnaktī viņi var arī dabūt ārā, un brokastis bez maksas ir. Es gan nezinu, cik brokastis bagātīgs, varbūt vienkārši maizīte desu, bet jebkurā gadījumā ļoti forši, ļoti vienkārši viesnīca, nekā tur kruta nav, bet viesmīlīgi forši. Tā kā es noteikti Doņa Karmen iesaku visiem motobraucējiem forši. Pirms dienas noslēguma runas es teikšu tādu lietu, ka 2 gadus atpakaļ es šeit biju savu krustdēlu, sievas brāli Robertu. Viņš man mācīja braukt pa kalniem ar motociklu un atbraucām uz rondu. Es iemīlējos absolūti šajā pilsētā. Un tad, kad es nostājos uz rondas tilta, Puente Novo, tad es ieraudzīju, ka vienā maliņā tur tāds smuks restorāniņš ir ar balkoniņu, un uz tā balkoniņu var sēdēt un ēst pusdienas un vakariņas. Un es tā nosapņoju, ka es gribētu atgriezties šeit un pavakariņot vai papusdienot uz šī balkoniņa šajā restorānā. Sapņi piepildās. Paskaties, kur es esmu. Ir uz tā paša balkoniņa sēžu un ēdu vietēju asins desu ar vietējo sarkanu vīnu un absolūti garšīgu baudām. Jāsaka, šīs brauciens ir vainagojies absolūtiem panākumiem. Mēs esam dabūjuši, ko es gribējis. Ir man bijis skaisti, klusie, siltie mirkļi un ir absolūts ekstāze šeit rondā, jo kaut kā šī pilsēta ļoti man uzrunā. Šodien biju Setenilā. Ļoti interesanta pilsēta, pārsteidzoša. Bet es neteiktu, ka viņi man baigi tā kā uzrunāja. Bija interesanti pavērot, kā zem klintīm ir mājas izvietotas. Klintī iekšā mājas ir ieceltas un zem tādas vienas klints arī paēst pusdienas. Bija baigi forši, aizraujoši, bet nekas vairāk. Savukārt šeit rondā, kur es esmu, tā ir pilsēta manējā. Man ļoti patīk. Un viņa atgādina Itāliju. Un tas ir tas, kas man visvairāk ir pie sirds. Redzi, kā man tas brauciens ir
caur tādu dziļu neapmierinātību un vilšanos es esmu nonācis līdz tam, ka es tomēr dabūju, ko es gribēju. Ronda bija mans praktiski ceļojuma sākums. Tā bija plānota 3. diena manā 9 dienu braucienā. Un izvērtās viss pilnīgi otrādīgi. Bet šobrīd es varu pateikt, ka ir piedzīvojums rīktīgs bijis. Vēl ir rītdiena. Rītdien man ir jādod motociklus. Es dodos apciemot vienu savu paziņu. Pirms tam netālu no Marbellis. Un tad jau nodot motociklu un iekarosim Malagu. Tā kā super forši, esmu laimīgs, priecīgs, piepildījis savu sapni, bet vēl pabrauksim. Starp citu, rīt no rīta man lielais plāns ir sevi izbesīt un nomocīt Rondā, izstaigāt visu, ko vien var. Un viena no lietām, ko man Evita Strādere pateica, kad tur ir viena vieta, kur var noiet caur klinti lejā uz upi, un tad pa upi pastaigāt. Tas maksā kaut kāds 20 eiro, bet tas ir tā vērts. Saku jums labu nakti un tiekamies jau rīt.